2030. gada tas klimata mērķis. Nu, uzliksim fonā arī karti, mēs viņu tā kā padarījām par karti. Tātad, cik kurai valstī procenti pret 2005. Gadu ir jāsamazina šīs siltumnīcas efekta gāzu emisijas, nu, kas tā vai citādāk beigās nonāk kontekstā ar stratēģiju. Mēs ejam uz šo rezultātu, nereāls rezultāts, mēs ejam pareizi, nepareizi. Ir būtiskas atšķirības starp atsevišķiem sektoriem. Ja mēs runājam par elektroenerģiju un siltumapgādi, arī šķiet, ka mēs ejam, it sevišķi elektroenerģijas ražošanā, bet ja mēs runājam par citiem sektoriem, mežsaimniecība, lauksaimniecība un transports, tad šobrīd tas izskatās diezgan bezcerīgi. Vēl. Jūs sakat, mēs ejam labi elektroenerģijas jomā un transports, lauksaimniecība, mežsaimniecība bezcerīga? Pagaidām, jā, jo tie pasākumi, kas ir plānoti, lai mēs samazinātu emisijas, viņi nav pietiekoši vai viņi ir tādi, nepārāk. Lūdzu, jā, brīva saruna. Bet tā ir šizofrēnija. Mēs redzam iepriekš grafiku, kurā ir skaidrs pateikts, ka biomasa patēriņa enerģijā negrasās samazināt līdz 40. gadam, būtiski netaisās. Un jūs sakat, ka tur mēs ejam pareizi. Savukārt, tajā saucamā emisija uzskaitē pie zemes sektora. Viss tas, kas tiek sadedzināts, viņš tiek uzskaitīts nevis pie enerģijas, bet viņš tiek pieskaitīts pie zemes sektora. Principā, kā es saku, enerģija savu problēmu nostūmusi pie mums. Un es nesaku, ka tas ir nepareizi enerģijā patērēt koksnes kurināmo, bet tas ir baigi naivi vai nepareizi pārmest mums, ka pēkšņi, bet izrādās tam kokam arī kaut kur jārodās, ko sadedzinās. Un tagad jūs esat vainīgi.